Nē, nešķir, ka tev BMW ir vajadzīgs. Bez jau jāvar vaļā kaputs ir. Jā. Jāskatās, kas apakšā 4 litru benzīns. Mūsdienās tas ir diezgan liels ratums. Tāpat kā tas 48 iekšā arī šitam vērtība tikai aug. Tas arī ļoti patīkams eksemplārs. Arī no Kanādas atvests, no Amerikas. Arī Latvijas ceļš nav redzējis. Tā kā diezgan svaigs labs. Salonā ir āda. Pilnīgi gan arī visu navarot, kāda vien var būt. Varam pastīties arī to. Man bija šāds pirmais auto. Jā. Ar parasto manuālo kārtu. Bet nu ne jau, protams, šajā M-pakas izpildījumā. Bet jā, šīs ir ļoti jaukas atmiņas par to, ko nozīmē labs auto. Ja domājies, cik viņam ir 30 gadi, ja? Jā, principā 30 gadi. Jā. Nu, vai es varu dabūt, iespējams, pēc pāris gadiem? Te viss ir reku salons, nenolietots. Nu jā, tie cilvēki, kas varēja atļauties šādas auto un nenojāja, tas ir tāds mūžīga investīcija, ar ko nav kauns izbraukt arī pēc 30 vēl gadiem uz ielām. Atrod kādu mašīnu uz ceļa, mūsdienu jauno auto, ar kuru tu pēc 30 gadiem varēs braukt un lepoties tāpat kā ar šo mazliet. Un viņam būs tā, ka viņam negrabēs salonu.